NATO ir tā organizācija, kas līdz šim ir tāda, kurā ļoti daudz vai pat visas valsts grib piedalīties un viena nav vēl gribējusi izstāties. Tātad viņi ir pierādījuši sevi kā ne tikai, varētu teikt, aizsardzībai, uz aizsardzību vērstai organizācijai, bet, protams, arī tagad kā drošības organizācijai, kur ir vairākas dimensijas, vai ne tikai militārā, bet gan arī ekonomiskā, sociālā, politiskā dimensija. Un es domāju, ka šīs visaptverošā loma ir tā, kas ir radījis šīs organizācijas ilgtspēju. Un ne tikai vien tām valstīm, kas ir dalība valsts, bet, kā mēs ļoti labi zinām, tur arī ir asociētās valsts, un tur arī ir PFP valstis, un arvien paplašinājās šis te loks ar valstīm, kuras grib būt līdzdalībnieces, ja ne konkrēti, tā kā mēs esam dalību valsts, bet arī tādas, kur vismaz grib piedalīties šajos procesos. Latvijai kopš neatkarības atjaunošanas, manuprāt, galvenais mērķis vienmēr ir bijis drošība. Un atkal šī drošība ir visaptveroša, ka tā nav tikai mērķēta uz militāro aizsardzību, bet gan arī uz politisko, ekonomisko, sociālo. Un es teikšu tā, ka protams, būtam NATO dalību valsts, mēs esam tādā ziņā vairojuši savu drošību. Bet drošība jau nav tikai saistīta ar šo organizāciju. Vien mums pašiem arī ir jāražo šī drošība. Un tā ir lieta, kas mums ir jāatcerās, jo šī te ekonomiskā nestabilitāte, politiskā nestabilitāte kaut kādā veidā tomēr ir mazinājusi mūsu iekšējo drošību. Bet ārējā drošība katrā ziņā būdam daļa no šīs organizācijas, kura, ja mēs paskatāmies pasaules kontekstā un ir notikuši pētījumi par to, kam uzticās drošības ziņā, iedzīvotāji pirmam, protams, ir apvienotām nācijām, bet NATO vienmēr ir otrā vietā. Pirmkārt, mēs nevaram tikai būt drošības patērētāji. Mums ir arī jāražo drošība. Un galvenais veids, kā to darīt, protams, būt aktīviem līdzdalībniekiem visās NATO operācijās. Un mums tur ir jābūt gan apmācītiem, gan arī jābūt tehniskajam aprīkojumam. Tāpēc arī ir ārkārtīgi svarīgi, ka mūsu aizsardzības ministrijām, militāriem spēkiem ir adekvāts finansējums, jo tas ir arī viens no drošības tiešām aspektiem. Un par tā mums ir arī jāstrādā. Bet otra lieta ir tāda, ka mēs ļoti, ļoti gribam, ka jaunā stratēģiskā koncepcijā tiek atkal atjaunots šis te kolektīvās drošības paragrāfs. Un ne tikai vārdos vien, bet arī darbos, militārās apmācībās. Un šī ir tā svarīgā dimensija no 5. paragrāfa, ka notiek šīs apmācības.